iesaistītu šādās aktivitātēs ne tikai ieslodzījuma vietas, bet arī sabiedrisko sektoru, arī nevalstiskās organizācijas, pašvaldību, iestādes un, kas ir vēl būtiski, arī valsts probācijas dienesti, kas patiesībā strādā šiem jauniešiem pēc ieslodzījuma. Nu, un tad savukārt šķiedot viņu uz 2014, mums tas ir ļoti lieliski izdevās. Jūs redzat, ka tieši šie divi punkti tika aktualizēti arī šajās apmācībās. Un tas, kā mēs viņus realizējām, ka apmācībās par neformālo izglītību piedalījās gan ieslodzījuma vietu darbinieki, gan ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki, valsts probācijas dienesta darbinieki, pārstāvji no jauniešu nevalstiskajām organizācijām, no jauniešu centriem, no skolām. Un tie bija tātad gan šie cilvēki, kas darbojas iekšā cietumā un arī ārpus cietuma, ko jau Daina minēja, kas bija ļoti tiešām gana drosmīgi, lai uzņemtos šādu te, iniciatīvu un tiešām ietu iekšā cietumā un darbotos ar jauniešiem. Un otrkārt, mēs pēc šīm apmācībām bija iespēja īstenot šos jauniešu iniciatīvas projektus, kuros sadarbojās jaunieši no ieslodzījuma vietām kopā ar jauniešiem no jauniešu organizācijām un jauniešu centriem. Un kopumā tika īstenot 14 iniciatīvu projektu ieslodzījuma vietās, 5 ieslodzījuma vietās, jo papildus tām 4, kas tika izvēlētas, kurās norisinājās apmācības, viena vēl ieslodzījuma vieta izrāda interesi par to, ka viņi ļoti vēlētos īstenot projektus. Un tātad, kur notika apmācības šogad, tas bija Jelgavas cietums, Jēkabpils cietums, Daugavpils cietums un Rīgas centrāla cietums. Un projekti tika īstenoti gan šajos cietumos, gan papildus arī Irikcienas sieviešu cietumā. Nu, un kas norisinājās? Visa šī gada garumā tika īstenotas 2 apmācības šiem ieslodzījumu vietu darbiniekiem un pārējo iestāžu darbiniekiem par neformālo izglītību, un kopumā tika apmācīti 45 dalībnieki. Pēc tam tika īstenota viena receptualizācijas programma 4 ieslodzījuma vietās, kur kopumā uzsāka 43 ieslodzītie, savukārt pabeidz 35, un kas ir diezgan nozīmīgi, ka tā skaitā arī 2 uz mūžu ieslodzītie, notiesātie jaunieši, kas, kā mēs runājām, bija diezgan liels fenomens šogad, tāpēc, ka pēc noteikumiem šādi jaunieši nekad netiek iesaistīti aktivitātēs kopā ar citiem ieslodzītiem, kam ir mazāk termiņi, tad šogad tas bija diezgan tāda liela lieta, teiksim tā. Tad par skaitļiem vēl runājot, apmācību kopējais finansējums bija 20 000 eiro. Un savukārt runājot jau par iniciatīvu projektiem, ko, kā es minēju, kas tika īstenoti kopumā 14, 5 ieslodzījuma vietās, tad šajos projektos kopumā apskatot, aprēķinot, cik daudz, kādās aktivitātēs dažādi jaunieši iesaistījās, tad tie ir ap 290 jaunieši, kas, manuprāt, ir lielisks rādītājs, jo, protams, jāatņem tos 45 ir 35, kas piedājas apmācībās, tad vairums pārējo jaunieši nāca no brīvības, un manuprāt, arī viņiem tā ir neatsverama pieredze, lai varbūt kaut kādā veidā laustu savus stereotipus par ieslodzījumu vietām un vidi kā ir. Un iniciatīvu projektu kopējais finansējums savukārt ir 34,5 tūkstoši eiro. Tā kā diezgan mazi projekti, bet ļoti kvalitatīvi projekti. Tad novēgumā es arī gribētu izmantot iespēju un pateikties paldies, es teikšu tā savai komandai un īpaši Kārlim un treneriem Taļai, Līgai un Valmai. Tas bija vienreizējs
darbus, ko mēs paveicām šī gada garumā, ļoti emocionāls un piesātināts. Paldies par jūsu drosmi un deksmi. Es gribētu pateikt paldies arī ieslodzījumu vietu pārvaldei un par to, ka neskatoties uz to, ka viņi bija varbūt nedaudz grūti brīži laikā par notiku projektu, jo ziniet, ka tā saskaņošana diezgan birokrātiska lieta, bet man liekas, ka ar šiem projektiem arī tika laustas kaut kādas tradīcijas, un man liekas, mēs ienesām visneiedomātos materiālus ieslodzījumu vietās, bet tomēr mēs to izdarījām un paveicām, un visu projektu notiešas pats svarīgākais, un tādēļ es gribētu pateikt paldies arī ieslodzījumu vietu darbiniekiem par jūsu deksmi, par jūsu iniciatīvu un par to, ka jūs uzņēmāt šo papildus slogu savam ikdienas darbam. Un paldies arī jauniešiem, paldies organizācijām, mēs esam to paveikuši. Un tālāk, kad es aicinātu savas komandas divas pārstāvis, Kārli un Natāļa, turpināt. Es saucu Natāļa Kutakovska un esmu bijusi un esmu vēl joprojām viena no apmācītājiem, kas strādājas pie šīs programmas. Jau tā kā otro gadu, otru reizi. Divos vārdos, ne divos vārdos, bet kaut kādā laikā mēs gribam jums izstāstīt, kāds tad ir bijis projekts un no kādiem posmiem projekts sastāvēja, ko mēs izdarījām, ko mēs esam panākuši, jo, kā jau gan Daina pieminēja, gan Arlisa pieminēja kaut kādus noteiktus faktus, datus, ciparus, jā, ko mēs esam panākuši. Gribētos arī tā, lai visi saprastu, par ko ir bijis projekts, kas ir bijušas tās aktivitātes, ko mēs esam visi kopā izdarījuši. Bet pirms ķeramies pie aktivitātēm, tad kas ir tie, kas ir realizējuši projektu? Un kā jau tika minēts, protams, viens no svarīgiem, vai īstenībā divi svarīgie dalībnieki vai realizētāji, tā ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un ieslodzījumu vietu pārvaldes. Tad tie ir divi svarīgie dalībnieki, bet tāpat laikā ir arī bijuši citi, bez kuru darba un palīdzības un aktivitātes un atraktivitātes nekas nebūtu noticis. Protams, tās ir ieslodzījuma vietas, 4 ieslodzījuma vietas, ko ir minējusi Agnese. Tad tas ir bijis Centrāls cietums, tad Jelgavas cietums, Jēkabpils cietums un Daugavgrīvas cietums Daugavgrīvas. Un noteikti arī jauniešu organizācijas, pašvaldību jauniešu centri un visnotaļ arī paši jaunieši. Tie jaunieši, kas ir ieslodzījuma vietās, un, protams, arī jaunieši, kas nākuši arī no nevalstiskajām organizācijām un no pašvaldību jauniešu centriem. Viss, kas ir noticis, tika arī atspoguļots mūsu blogā. Kāds no jums vai kāds no jums ir ieskatījis blogā? Kurš ir? Parādiet. Nu, tad ir tā lieliski iespēja ieskatīties, tur viss ir atspoguļots ne tikai par šo gadu, bet arī par iepriekšējiem gadiem, gan par iniciatīvām, gan arī dažādi raksti, domas, pārdomas, gan jauniešu, gan projekta realizētāji, gan arī viss kaut kādas interesantas lietas, ieskaitot bildes, ieskaitot arī video, ieskaitot arī pārdomas no darbiniekiem, ieslodzījumu vietu darbiniekiem, kas arī ir kas bija iesaistīti un kas realizēja pašu projektu. Kādi tad ir bijuši posmi? Šīm projektam vai šīm posmam, šai projekta daļai šķirjot 1 uz 2? Tad ir bijuši 7 posmi. Viss ir sācies īstenībā gada sākumā, kad mēs sākam visu plānot un domāt, kā projekts saliksies, kādi posmi būs. Bet tā aktīva daļa ir sākusies jūlijā. Un kā jūs jau redzat, pirmā daļa ir sākusies jūlijā sākumā, un tā ir bijusi apmācība par neformālo izglītību, kurā piedalījušies gan pārstāvji 2 darbinieki no ieslodzījuma vietas, plus pārstāvji no jaunatnes organizācijām, no pašvaldību jauniešu centriem un arī 2 darbinieki no probācijas dienesta. Un par ko ir bijušas šīs apmācības? Apmācības ir bijušas tieši par neformālu izglītību, par tās izpratni, par pamatiem, teiksim, par ko nozīmē neformāla izglītība, par metodoloģiju, par pamatprincipiem, kā vispār var veidot neformālas izglītības programmas aktivitātes. Kamēr tālāk mēs turpinājām pieķerties un tālāk strādāt pie programmām arī 2. posmā vai 2. daļā. Bet vēl kas ir bijis svarīgs pirmajā posmā,
ir tas, ka uz apmācībām ir sanākušas ļoti daudz dažādu, teiksim, tā sektoru pārstāvju, un daļa no programmas arī bija veltīta tam, lai mēs saprastu, ar ko tad nodarbojas katrs sektors. Ar ko nodarbojas nevalstiskā organizācija, ar ko nodarbojas jauniešu centrs, ar ko nodarbojas ieslodzījuma vieta un kāda vispār ir sistēma ieslodzījuma vieta, kā tā tika veidota, kādi dienesti ir ieslodzījuma vietā, tad kāda loma ir ieslodzījuma vietu pārvaldei, probācijas dienestam un kā tad to visu var salikt vienā kopīga sistēma, lai tas palīdzētu arī tālākai projekta realizācijai tieši neformālas izglītības programmu ieviešanu un arī, lai iniciatīvas varētu nākt iekšā. Tad pēc būtības šīs pirmais posms arī bija domāts tam, lai saprastu vispār, kā mēs kopā varam darboties. Un kā mēs varam kopā apvienoties, lai realizētu neformālu izglītību ieslodzījuma vietā. Tad otrais posms, kā jūs redzat, tad tās jau ir bijušas tādas radošas darbnīcas. Un jūlija beigās, augusta sākumā, uz 3 dienām, tad mēs sanācam kopā jau komandās. Komandās 2 darbinieki no ieslodzījuma vietas plus 1 pārstāvis vai no organizācijas, jauniešu organizācijas vai no jauniešu centra, pašvaldības jauniešu centra, kas arī tālāk realizēja apmācību programmas ieslodzījuma vietā. Tātad atšķirība varbūt no iepriekšējā gada, kur programmas realizēja tieši ieslodzījuma vietas darbinieki. Šajā gadā arī nāca klāt arī tās sabiedriskais biedrums vai viens cilvēks no sabiedrības no ārpuses, no ārpuses, kas arī veidoja tādu tā kā pievienot vērtību. Un viena arī ieslodzījuma vietā mums bija iesaistīts arī darbinieks no probācijas dienesta komandā. Tad līdz ar to arī šajā posmā vai otrajās apmācības mēs veltījām laiku, lai izstrādātu jau pašas programmas. Darbojamies radoši, ņemot vērā, protams, arī jauniešu vajadzības un viņu profilu. Kā mēs to noteicam? Mēs to noteicam jau tajā posmā starp 1. un 2. apmācībām un ieslodzījuma vietu darbinieki ir intervējuši, runājuši ar jauniešiem, kas būtu ieinteresēti paši iesaistīties šāda veida apmācībās un kādas būtu viņu intereses. Kas ir tas, kas viņam patiktu darīt, kas ir tas, kādas tēmas viņus interesē, kas atbilst viņu interesam, un tā, lai mēs varētu tālāk tās programmas veidot, no visu tā kā izjūt no mūsu uzskatiem un mūsu viedokļiem, bet no tā, kas viņam patīk. Un ne tikai patīk, bet arī, kas būtu viņam atbilstoši, lai viņi varētu attīstīties un augt. Tad pirmās 2 dienas mēs strādājam pie programmu izstrādēs, un tad 3. dienā mums piebiedrojas arī organizāciju pārstāvji, kas tālāk bija iesaistīti arī iniciatīvu realizācijā. Un tad kopā arī domājam un plānojam un veidojam un ģenerējam idejas iniciatīvā. Un kā jūs jau sapratāt, tad 14 iniciatīvas tika rādītas un realizētas. Tad, bet par to drusku vēlāk. Un tad 3. posms, vai vēl viena lieta, vēl viena aktivitāte, kas ir bijusi projekta, tad tā ir mentorēšana un coachings. Un tieši tiem darbiniekiem un komandām, teiksim, kas ir realizējušas programmas ieslodzījuma vietās. Tas ir tāds regulārs atbalsts no paša sākuma līdz programmas realizācijas beigām, kad treneru komanda vai apmācītāja komanda no aģentūras ir paņēmusi, teiksim, tā savā pastāvā vai ir atbalstījusi arī vienu no komandām, vienu ieslodzījuma vietu. Palīdzot gan ar, vai nu atbalstot vairāk, nevis palīdzot, atbalstot vairāk gan programmu realizācijai, gan kaut kādu tādu neskaidru situāciju risināšana, vai nu vienkārši plānojot programmu pašu, tā kā reaģējot arī uz komandas vajadzībām. Tad 4. posms, un 4. posms ir norisinājis no augusta līdz oktobra beigām, un tas ir bijušas tieši programmas. 10 dienu neformālas izglītības programmas katra no ieslodzījuma vietām. Un tēmas ir bijušas ļoti dažādas, un kā es jau teicu, tas, protams, nāca arī no pašiem jauniešiem. Kaut kādi programmu posmi, teiksim, vai tēmas, vienam jaunietim bija vairāk interesants, citam mazāk, vai tas metodas, kas tika pielietots vienam vairāk, otram mazāk. Bet mēs centāmies apvienot visas intereses, vai nu visas arī vajadzības, un tad veidot tādas programmas, kas būtu atbilstošas jauniešu grupai katrai ieslodzījuma vietā. Un tad, ja mēs runājam par jauniešiem no ieslodzījuma vietām, kādas ir bijušas grupas, tad grupas ir bijuši aptuveni ap 10 jauniešiem, ja, kas ir uzsākuši apmācības. Vienā vietā, piemēram, 13, citā 10, un tad tur arī mainījās, nedaudz mainījies tad grupu sastāvs. Bet, kā Agnēs jau minēja, pabeiguši cik 35 cilvēki, ja? Kas ir diezgan tāds augsts arī radītājs mūsu prāt.
Un kā jau arī svarīgu aspektu gribētu pieminēt to, ka 2 jaunieši no uz mūžu notiesāti arī ir piedalījušies visu programmu no A līdz Z, un kas ir bijis arī tāds ļoti iespaidošs un interesants tas, jo man pašai arī nācies ar viņiem strādāt. Jā, tad vēl daži posmi, par ko gribas izstāstīt, tad tās ir iniciatīvas, un iniciatīvas tas ir 5. posms, kas sācies septembrī un noslēdzies oktobrī, 2 mēneši, bet pa 2 mēnešiem mēs paspējam vai pagūši esam realizēt 14 iniciatīvas, pateicoties, protams, arī jauniešu organizācijām un tiem centriem un tiem cilvēkiem un skolai, arī kas ir iesaistījušies un arī kas ir izrādījuši iniciatīvu interesi un bijuši tik drosmīgi, jā, lai nāk tiekšā un realizēt iniciatīvas. Tad iniciatīvas, par ko ir bijušas iniciatīvas? Ļoti dažādas. Protams, teātris ir tāds, kas ir aizrāvis diezgan daudz jauniešu un kas arī bijis tāds lielākais piedāvājums, fóruma teātris vai improvizācijas teātris. Tad ir arī tika īstenots arī radošas darbnīcas, kur tika taisīts arī rotaļlietas, piemēram, repošanas projekts noticis arī Daugavpilī, piemēram. Tad vēl ir bijuši citi, piemēram, tādu projekts ar pašu portretu taisīšanu, ar bildēm jūs jau varēsiet arī redzēt. Nu, tā kā vairāk nestāstīšu, tagad par iniciatīvām būs jau iespēja vēl noklausīties, ko paši realizētāji stāstīs. Vai nu jaunieši stāstīs video. Un vēl 2 posmi, tad ir izvērtēšanas posms, kas ir arī ļoti būtiska daļa, lai mēs varētu saprast, cik daudz esam panākuši, bet ne tikai mēs, bet arī paši projektu dalībnieki un apmācību dalībnieki, kas arī pēc būtības viena no svarīgākajām lietām neformāla izglītība ir paša izvērtēšana. Tad arī šajā projektā mēs ļoti daudz vēršām arī mūsu darbu uz to, lai attīstītu cilvēkos to spēju, reflektēt, saprast, ko mēs mācāmies, kā mēs mācāmies un kā tad tālāk mums pilnveidoties attīstīt, kas tad ir tie labākie veidi, kā mēs varam pilnveidot sevi un attīstīt sevi. Un Jūspas ir bijis tāds kā viens no instrumentiem, ko mēs pielietojam vai ieviesam programmās, lai jaunieši varētu arī paši saprast, ko viņi ir iemācījušies. Tātad, ko es 10 dienu laikā vai 10 nodarbību laikā esmu sapratis, uzzinājis, iemācījies, apguvis, atklājis un tā tālāk. Un jūs varat arī redzēt apkārt dažas no atziņām, no viņu atziņām, par ko viņi ir atklājuši un iemācījušies un sapratuši projektu laikā. Nu jā, un tad 7. posms, tas ir šodien, kad mēs visi tiekamies, lai pārunātu, dalītos un saprast arī, kā mēs ejam. Nedaudz 2 vārdus arī vai dažus pat vairāk vārdus gribās pateikt par pamatiem, uz ko mēs balstījāmies, vai vispār kas ir tie pamati neformālai izglītība. Un īpaši kādus pamatus vai uz ko mēs balstījāmies, uz kādiem pilāriem mēs balstījām savu darbu, kad veidojam neformālas izglītības programmas, lai realizācija ieslodzījuma vietā. Tad tie ir 4. Tie ir 4, kā jūs redzat, un viens no tiem ir mēs. Mēs, individi, profesionāļi, tie mēs, kā jūs domājat, par ko es runāju, mēs? Es un Kārlis un Lama un Līga vai kas vēl? Komanda, mēs komanda, tie cilvēki, kas ir realizējuši projektu, protams, ka darbinieki, ieslēdzam vietu darbinieki. Protams, ka arī tie cilvēki, kas strādā ikdienā ar jauniešiem, vai organizāciju pārstāvja, probācijas dienas, jauniešu centru darbinieki, tad tie ir tie cilvēki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, veido aktivitātes vai palīdz jauniešiem pašiem veidot aktivitātes. Tad, protams, ka katrs no mums mēs bijām un esam ar savu pieredzi, ar savu profesionālu kompetenci, un tad arī to visu mēs apvienojam un likām iekšā programmā. Vēl viens komponents vai pilārs ir kas? Nedzirdu. Neformāla izglītība, kā Kārlis man saka. Jā, neformāla izglītība. Un te mēs runājam vispār par neformālu izglītību kā izglītības konceptu. Ar savu pieeju, ar savām metodēm, ar savu metodoloģiju, ar savu attieksmi pret cilvēkiem, kas iesaistās, kas uz vērtībām, ko neformāla izglītība veicina, un uz vērtībām arī, ko neformāla izglītība balsta, tā kā pieeju darbā ar jauniešiem.
Protams, tas ir tās vajadzības, ko mēs ņemam vērā. Protams, arī tā ir tās dažādas formas, ko mēs izmantojam, un metodis. Formas, es te runāju par formām, tālāk arī skatīsimies, bet šajā reizē mums ir bijušas divas pamata lietas. Tāda ir bijusi programma, ka tāda ir apmācība programma, un arī iniciatīvas. Tad, protams, šeit tas svarīgs aspekts arī, kas nav bijis iepriekš, tad tās ir iniciatīvas, un iniciatīvas, kas papildināja programmu. No vienas puses bija diezgan tādā saspiestā laika periodā, bija gan apmācības, gan iniciatīvas, un bija diezgan tāds liels pieplūdums, viss kaut kā ieslodzījuma vieta. Tāpat laikā tā arī bija tā lieliska iespēja, kad jaunieši paši darbojušies un paši darījuši. Protams, apmācības viņi arī dara, un viņi darbojas, un viņi arī caur aktivitātēm, ka viņi attīsta arī noteiktas prasmes un veido savu noteiktu attieksmi, bet iniciatīva tas arī tas, ko viņi paši dara. Tad līdz ar to, vai tās savas idejas viņi arī realizē praksē. Tad arī šeit bija tās aspekts arī, ka iniciatīva. Tad vēl divi pilāri ir cietums un jaunietis. Un cietumu mēs uzskatījām, un mūsu tā pieeja ir bijusi, ka cietums ir nevis tā vide, kas nosoda cilvēku, bet tā vide, kas ļauj cilvēkam arī mainīt dzīves uzskatus un arī attīstīties, pilnveidoties un izlietoties. Tad līdz ar to tā ir ir sanāca dzīvē tā, ka cilvēks ir nonācis iekšā, bet tāpat laikā tā ir tā vide, kur viņš tagad var mainīties, atkal izglītoties un attīstīties, lai tālāk jau savu dzīvi veidot pēc noteikta kaut kāda cita, varbūt standārta. Tad, protams, arī pats jaunietis. Pats jaunietis, viņš arī varbūt vai no centra, vai no pa visu, vai no kaut kā, kur mēs viņu liekam, bet viņam ir ļoti noteikts svarīgs aspekts, jo tā programma ir domāta tieši viņu. Un es domāju, ka lielākais izaicinājums varbūt visiem bija par to, lai pieņemtu jaunieti, nevis tādu, kas ir, viņš ir izdarījis kaut ko savā dzīvē, un tieši tāpēc viņš ir nonācis tur, kur viņš ir nonācis. Bet pieņemt viņu kā vienkārši kā jaunieti. Kā tādu, ko mēs satiekam varbūt ārā uz ielas, kurš mācās skolā, kurš varbūt nemācās skolā, kam patīk, kam nepatīk mācīties, kam patīk lasīt grāmatas, vai kādam nepatīk lasīt grāmatas, kam patīk peldēt vai spēlēt kaut kādas spēles un tā tālāk. Tad vai kam kaut kas nepatīk arī. Tad mēs arī pieņemam jaunieti kā jaunieti, kuram ir vēlme kaut ko darīt, mainīties, attīstīties, izglītoties un uzzināt kaut ko vairāk par to tēmu, par ko ir pašas apmācības. Un vēl viena svarīga lieta, kas tur minēt, arī uzņemties atbildību par sevi šajā programmā. Par sevi gan programmā, gan arī par to, ka viņš ir kopā ar citiem cilvēkiem. Šajā projektā visgrūtākais, ar ko mēs saskārāmies, bija lauzt ierasto izglītības tradīciju. Tradīciju, kā cilvēki mācās un kā skolotāji, darbinieki, treneri veido attiecības ar jauniešiem, kuri ir ieslodzīti. Un šīs tradīcijas laušana, manuprāt, ir tā lielākā veiksme, ko pēc tam arī paši jaunieši atcer. Lielākā daļā no grupām pēc 3 un 4 tikšanās reizēm jaunieši joprojām besījās un teica, ko jūs mums te liekat darīt. Kāds ieguvums no tā ir? Pasakiet, kas mums ir jāzina, un mēs darīsim. Un man ir jāatzīst, ka ieslodzījuma vietās ļoti daudzi jaunieši, un arī ne tikai jaunieši, ir ļoti veiksmīgi kopētāji, atdarinātāji. Viņi dara, saka to, ko no viņiem gaida un vajag. Taču viens no mūsu pamatprincipiem bija mainīt un palīdzēt katram izglītojumam, ja dalībnieki, kuri piedalījās, būt kontaktā ar sevi un patiesi veikt savas izmaiņas, ir kaut kādas korekcijas, rehabilitācijas, kam mēs pievērsām uzmanību. Un līdz ar to šodien atnākot, jums bija iespēja izveidot putniņu, kurš izveidoja, kurš neizveidoja, kā veidojāt, kāds atmeta roku, man nesanāk, kāds to izdarīja, kas es gan jau vēlāk, nepārbauda atzīmes šeit jau neliek, prēmija nesamazinās, ja nepaukstinās. Un tas ir tas, ar ko mēs nepārtraukt saskārāmies šīs apmācības programmas laikā. Un
Priekš mums kā komandas, tie, kur strādā neformālās izglītības laukā, ir liela jautājuma zīme, kā ieslodzījuma vietās mainīt izglītības, jeb sociālās korekcijas, rehabilitācijas kultūru attiecībā pret šiem te jauniešiem. Un, protams, projektā, kā jau Natālija teica, mēs akcentu likām uz divām formām, kas ir iniciatīva un apmācība. Taču ļoti bieži runājot ar darbiniekiem, viņi saka, jā, mums ir tāda programma neformālā, mums ir tāda. Īsti mēs nesaskatījām to, ka tā būtu tradīcija, ka neformālā izglītība, kā teica Agnese pēc jaunatnes likuma, būtu regulāra, atpazīstama, identificējama programma, uz kuru strādā cilvēki, kuri ir tam gatavi. Jo ieslodzījuma vieta tāpatās kā ļoti daudz mūsu valsts publiskās pārvaldes, aģentūras, izglītības iestādes. Mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai ieslodzījuma vietu problēma. Ja? Viņi tādi, viņi negrib darīt. Īstenībā